Labi, es domāju uzfilmēt nelielu video par proteīnu pulveri. Saņem jautājumus par to, kādu tur cilvēkam konkrētam izvēlēties, kāpēc ir tāda atšķirība cenā un kurš būtu labāks, kurš būtu sliktāks. Un tāpēc es domāju, varbūt pamēģināsim nedaudz apskatītos, kāda tad ir viņiem tā atšķirība. Es varētu ieteikt, pastāstīt, kādus es lietoju un kāpēc es viņus lietoju. Un varbūt arī apskatīties, kāds tad ir tas patiesais sastāvs. Jāsāk jau laikam ir ar to, kad vēl joprojām es biju arī blogā uzrakstījis par veidu proteīnu, tādu detalizētāku pārskatu. Un vēl joprojām cilvēkiem ir tas priekšstats par kaut kādu ķīmiju tur burkās. Tad varbūt jāsāk apskatīt, kas tad tas īsti ir par produktu un kā viņš ir radies, kur tad ir tas cēlonis. Viens ir, jūs vairāk informāciju varat atrast arī manā blogā, bet tas sākotnējais ir, šie produkti ir radīti nevis sportistiem, bet kosmonautiem, jo viņiem vajadzīga tīra pārtika, viņiem nav daudz vietas un vajadzīga pārtika, kur var ilgstoši uzglabāt. Tikai vēlāk tas viss ir pārgājis uz sportu. Bet tā ir vēsture, kā tas viss ir radies. Vienkārši varbūt tīri tiem, kas raksta un saka, ka nē, es tur nelietošu nekādas proteīnas vai kaut ko tādu, es tur, teiksim, audzēšu to savu muskuļu masu dabīgi, tad es ieteiktu vienkārši atverat Google Translate, ierakstiet latviešu valodā olbaltumvielas un iztulkojat uz angļu valodu. Un tas vienkārši ir tulkojumā no angļu valodas proteīns, latviski ir olbaltumvielas. Tātad nav proteīns un olbaltumvielas, tas ir principā viens un tas pats. Un tātad šis konkrēti whey proteīns, tas ir proteīns, kurš ir iegūts no piena. Ja mēs paņemam piena paku, varat apskatīties, cik daudz konkrēti litrā ir olbaltumvielas. Tas ir norādīts, tur tas daudzums, vai viņš ir aptuveni vai diezgan precīzi. Un konkrēti šis olbaltumvielas no piena, ja mēs izņemam viņus tā kā ārā, atdalam no visu pārējā, kas ir pienā, tur gan piena cukurs, gan tauki. Un vispārējais, ja mēs izdalam ārā viņu, tad šīs olbaltumvielas konkrēti, šis piena olbaltumvielas, viņas sadalās divās daļās. Ir kazeīns, kas ir tā kā radniecīgs biezpienam, un ir šis whey proteīns, sūkalu olbaltumvielas. Un tādā veidā, principā, tas arī tiek iegūts, kad ņemot dažādas filtrācijas procesus, atfiltrējot no piena visus ogļhidrātus, teiksim, tā laktozi, piena cukurs un taukus, mēs atdalam un nodalam nost konkrēti šīs olbaltumvielas, un tālāk ar dažādiem filtrācijas procesiem mēs sadalām kazeīnu no sūkalām, un tālāk jau ir tas žāvēšanas viss process, un tādā veidā iegūst šo konkrēto proteīnu pulveri, jeb olbaltumvielu pulveri, un kā mēs zinām, ka olbaltumvielas ir tas būvmateriāls mūsu ķermenim, un tīpaši, ja mēs būvējam muskuļu masu, tad pēc kārtīgi treniņa mums būtu jāatjaunojās. Un šis ir ļoti labs variants. Un kāpēc? Tāpēc, kad sūkalu olbaltumvielas ir labas ar to, ka viņām uzsūkšanās ātrums ir ļoti ātrs nekā salīdzinot ar citiem pārtikas produktiem, jeb gaļām vai kādiem citiem produktiem, tad šis konkrēti olbaltumvielu pulveris, viņš uzsūcās 30–40 minūšu laikā. Tā kā tas ir ļoti labi, mēs pēc treniņa varam viņu izdzert, un ja mūsu muskulis ir traumēts, viņam nav laika ēdīt, viņam ir vajadzīgs tagad materiāls, no kā atjaunoties, un tāpēc šis ir ļoti labs variants. Un konkrēti šis produkts, Dymatize Elite, tas ir mans mīļākais proteīna pulveris, un kāpēc? Tāpēc, ka viens tas ir, viņam ir ļoti laba garša. Viss, ko es esmu dzēris, viņam tās garšas ir ļoti patīkams un patiesībā man neapnīk. Viņš ļoti labi šķīst, tas ir vēl viens bonus. Teiksim, es esmu ļoti apmierināts viņu lietojot. Un, ja mēs varbūt paskatāmies uz to, kad
šis produkts, kas tad ir viņa sastāvā, teiksim. Daudz cilvēki vienkārši jautā par tām burkām, bet kas tad tur kā un ko. Tad vienkārši visu jūs varat apskatīties aizmugurē, te viss ir uzskaitīts. Un ja mēs paskatāmies, tad konkrēti šajā produktā, tātad viens ir tas, ka es bieži saņemu jautājumus, cik man ilgam laikam pietiks konkrētā burka, tur mazā, lielā vai cik viņam ilgam laikam pietiks. Nu, tas tā būtu jautājums, cik ilgam laikam man pietiks 100 lāti. Nu, tas viens var iztērēt vienā dienā, cits var mēnesi tērēt to visu. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz jūs viņu lietojat. Konkrēti šīs produkts te ir, ja mēs skatāmies, cik ir tas daudzums, kopējais daudzums ir 2 kg 268 grami. Un iekšā ir kausiņš, pēc kā mēs varam mērīt, nav jāņem tur ar savu karotu vai kaut ko tādu. Lūk, kausiņš, kas ir viena deva. Un šādas devas tur iekšā ir šeit uzskaitīts vairāk nekā 73. Attiecīgi, ja mēs pēc treniņa lietojam tikai vienu šo devu, tad attiecīgi var pareiķināt, cik ilgam laikam jums pietiks. Tas, protams, atkarīgs, cik bieži jūs trenējaties un tādā. Bet, jebkurā gadījumā tas pietiks salīdzinoši ilgam laikam. Un, ja mēs paskatāmies, cik tad ir šajā vienā kausiņā olbaltumvielas, tad šajā konkrētajā gadījumā te ir 24 grami vienā kausiņā. Ja paskatāmies visas pārējās sastāvdaļas, tad kopumā te ir 114 kalorijas no vienas šīs devas, 1,5 gramu tauki, kas principā patiesībā ir ļoti maz. Ugļhidrāti te ir 2 grami, cukurs nav vispār, un tad te ir nedaudz dzels. Un, kas vēl ir laba lieta, kad šeit ir gramošanas enzīms klāt, zitriks, kas palīdz to visu sagramot. Un tādā veidā, principā, jūs varat arī izvēlēties savu proteīnu pulveri. Vienkārši jūs skatāties, viņi ir daudz un dažādi, un gan ražotāji, gan cenas, gan viss tas. Vienkārši skatāties, cik daudz ir šitie servingi iekšā, jeb konkrēti tās devas. Bieži vien ir stipri mazāk, jo tas konkrētais servingis, teiksim, tas kausiņš ir stipri liels. Un arī otrs tas, kad jāskatās, cik ir olbaltumvielas tanī vienā devā, jo varbūt tur ir teiksim, tas proteīna pulvers varbūt viņš nav tik ļoti tīrs, tāpēc arī tā cena atšķirās no tā, kas ir dārgāki. Tad arī pārsvarā viņi ir izolēti. Ja mēs skatāmies, ir divi veidi proteīna pulvera veidi, ir koncentrāts un izolāts. Izolāts ir vistīrākais, un koncentrāts varbūt nav tik tīrs, viņš nav, teiksim, tik daudz apfiltrēts viss piencukurs un vispārējais varbūt vienkārši būs nedaudz netik atfiltrēts kā konkrēti izolāts, un attiecīgi tās devas jau būs pavisam citas, un cena arī būs cita. No tā arī principā ir tā cena politika, un teiksim, ja jūs gribat to labāko kvalitāti un tīrāko produktu, tad noteikti es personīgi ieteiktu izvēlēties izolātu, un tad jūs ar to arī nekļūdīsieties. Un šis, teiksim, konkrētais produkts, viņš nesatur glutēnu, kas ir ļoti labi arī tiem, kas glutēnu, teiksim, šī konkrētā aminoskābija, viņi nevar to panest. Un šis produkts satur pilnīgi visas aminoskābes, gan aizvietojumās, gan neaizvietojumās, un šo produktu var lietot gan vīrieši, gan sievietes, teiksim, vecuma un dzimuma nav nozīmes, kad jūs viņu gribat, es viņu personīgi lietoju ļoti daudzās situācijās, vai no rīta, pieņemsim, auzu pārslas, tas pats standarts, auzu pārslas apliet ar ūdeni un pieliek vienu kausiņu klāt. Tāpatās kā pēdējā maltīte, es domāju, ka tāpatās ļoti daudziem sportistiem ir biespiens, kas, teiksim, tā garša varbūt nav tā pat labākā, tad es pavisam nedaudz piebaru šo proteīnu pulveri klāt un varbūt nedaudz ūdeni sajauc, un tas rada daudz patīkamāku garšu. Es pat arī olu kultenes taisīs liekot klāt. Sanāk salda garša. Es domāju, ka tas varbūt ir daudziem netipiski, bet es viņu diezgan daudz par lieku un eksperimentēju. Un konkrēti pēc treniņa man tas viens servingis būtu stipri maz. Es, teiksim, 2, 3, varbūt pat 4. Tas atkarīgs no konkrētā treniņa, no muskuļu grupas. Teiksim, trenēt kājas, protams, lieli muskuļi, vajadzīgs vairāk materiāls, lai atjaunotos tur.
Un tādā veidā varat skatīties muguru, tas pats, tur rokas varbūt mazāk. Tādā veidā jūs varat izvērtēt, cik jums daudz būtu jāliek. Un, protams, jau atkarīgs no tās konkrētās diētas, katram no svara un cik būtu jāliek. Un, teiksim, ja standartā mēs pieturamies tur sportistam 2 grami olbaltumvielas uz katru savu kilogramu, teiksim, es šobrīd svaru 116, attiecīgi varat izreikināt, cik man daudz būtu vajadzīgs. Tātad, ko es uzņemu, cik daudz es uzņemu ar pārējo pārtiku, un tad cik daudz es varētu pielikt klāt papildus tur. Vispār konkrēti veidu proteīnu es ieteiktu lietot pēc treniņa. Tas būtu noteikti, vai jūs muskuļi uzreiz saņem šo materiālu, no kā atjaunoties. Un otrs vēl arī būtu vēlams no rīta. Jūs esat pamodies, jo jūs esat gulējis konkrētas tās stundas un bijis šis olbaltumvielu bats. Un tāpēc mēs, lai paceltu šo aminoskābju līmeni asinīs, vienkārši uzreiz pirmais no rīta iedzeram olbaltumvielu šo pulveri, un tādā veidā mēs varam, teiksim, es to daru pavisam vienkārši, varbūt izdzeru pirms pamostos, izdzeru, un tad, kamēr tā es ēst, tikmēr jau paiet tās 30-40 minūtes, un tad es varu jau ķerties pie savas maltītes, bet arī pašā laikā jau esmu savu organismu apgādājis ar visām vajadzīgām aminoskābēm. Ok, tad, principā, tas ir tas, ko es gribēju pastāstīt par whey proteīnu. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, droši nekautrēties man rakstīt, un, teiksim, mans tas ieteikums ir tas, ka vienkārši, ja jūs skatāties produktus, ja jums liekas vai cena vai kaut kas, kurš būtu labāks, tad, teiksim, tas ir tās lietas, ko ņemat vērā. Vienkārši ņemat burku otrādāk, skatāties, lasat, es varētu parādīt arī tuvāk, vienkārši skatāties, kas tad ir iekšā, cik ir kalorijas, cik ir ūgļhidrāti, pašas olbaltumvielas un viss pārējais. Un tad arī, principā, viss te ir uzskaitīts, visas aminoskābes, cik viņas ir daudz, un viss apraksts te ir vienkārši. Nevajag baidīties no tā visa, vienkārši skatīties, interesēties, un vienkārši tādā veidā jūs arī atradīsiet to labāko, piemērotāko sev, un gan cenas, gan kvalitātes ziņā. Tā kā ceru, ka šī informācija būs kādam noderīga, un, kā jau minēju, ja ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet un mēģināšu atbildēt uz tiem. Paldies par uzmanību!